Doma iela 52, kādreiz vēsturiskā adrese Rožu iela 20, neliela 2 stāvu koka dzīvojamā ēka, kuras apakšējā stūra dzīvoklī 1919. gada janvārī līdz aprīlim uzturējās, rakstīts piemiņas plāksnē dzīvoja, pirmais pagaidu valdības ministra prezidents Kārlis Ulmans. Liepājā valdība ieradās 1919. gada 3. janvārī, un dzīvokļi šeit jau bija aizņemti, Vācu okupācijas armijas virsnieki šeit vēl uzturējās, kas lēnām izvācās. Un Ulmanim nācās apmesties, nevis dzīvot, bet tieši apmesties, jo valdības darbs bija ļoti sarežģīts, spraigs, saistīts ar diezgan biežiem prombūtnes brīžiem. Nācās apmesties vispirms Graudu ielā medicīnas profesora Alkšņa dzīvoklī un viņa privāta klīnikā, kur tika noturēts pirmās Latvijas pagaidu valdības sēdes. Šeit uz Toma Rožielas stūra māju, 1. stāva dzīvokli, 2 istabu dzīvokli, Ulmans pārvācās 19. gada februārī, kad apmēram jau bija zināms kurs, ka mūsu sabiedrotie ir Antants valstu militāro pārstāvniecību cilvēki, kā Latvijai, jaunajai topošajai Latvijai sabiedrotie nekādā veidā nebūs vācieši, von der Goltz, Dzels divīzija un tāpat arī citi Baltijas vācu muižnieki, vācu muižniecības pārstāvji. Šajā dzīvoklī Ulmans uzturējās līdz aprīlim, līdz vācu iniciētajam pučam. Viņš dzīvoja ļoti pieticīgos apstākļos, laika biedri atceras apciemojuši ministru prezidentu un pārsteiguši viņu pusdienu brīdī. Viņš tajā brīdī sēdēja uz vienkāršas dzels gultas malas, ieturēja pusdienas, atsitis vaļā mazu ceļojumu koferīti, no kura ar lielu smeķi ņēma ārā treknas reņģes, piekozdams melnu Kurzemes rupjmaizi.